3 sezonas, simtiem sēriju, un tajās visās ir paslēptas detaļas, ko šovs nekad īpaši neizceļ. Šodien mēs tās visas atklāsim. Piemēram, minisērijā Blakus ir sīka, bet pārsteidzoša detaļa, ko lielākā daļa fanu varētu būt palaiduši garām. Kad Honija un Blūja ieklīst dārzā, Blūja apstājas, lai paskatītos uz zivīm, kas peld dīķī. Bet tas nav vienkārši nejaušs dīķis, tas patiesībā ir tas pats zivju dīķis. Čilī pieminēja jau sen sērijā Cēlma svētki. Un atceries sēriju Strādnieki? Tur redzējām, kā Čipijs un Spārkijs to būvēja. Tas ir tik smalks veids, kā šovs atalgo vērīgus skatītājus, savienojot mazus mirkļus dažādās sērijās un parādot, ka pat vismazākajām detaļām fonā ir savi mazie stāsti Blūja pasaulē. Kā mēs zinām, pat Blūja fonā esošie tēli ir interesanti, un līdz šim mēs esam atklājuši daudz detaļu par šiem tēliem. Un šodien mēs dalīsimies ar dažiem interesantiem faktiem par saldējumu pārdevēju. Ja esi pietiekami uzmanīgi skatījies, tad zini, ka Blūjs un Bingo vienmēr pērk saldējumu pie šīs sievietes. Un visās sērijās mēs esam redzējuši, kā saldējumu pārdevēja attīsta savu biznesu. Nav pārsteidzoši, ka pirmo reizi viņu redzējām sērijā Saldējums, un tajā laikā viņa pārdeva saldējumu no maziem ratiņiem. Un pēc tam mēs redzējām, kā viņa tirgū pārdod saldējumu sērijā Klusā spēle. Un visbeidzot, kad viņu redzējām sērijā Strādnieki, viņai jau piederēja saldējumu furgons. Šī ir neliela, bet patiešām forša detaļa. Turpinām. Sērijā Tēta atvešana mēs redzam skaistas draudzības sākumu starp Bingo un Lilu. Pēc tam, kad esam redzējuši Bingo un Lilas draudzības sākumu, mēs redzam fotogrāfiju sēriju, kas seko viņām līdz pat pieaugušam vecumam, parādot, ka abas kopā mācīsies visu ceļu līdz pat universitātes beigām. Vienā no fotogrāfijām fonā mēs redzam Blūjas skolu, kas norāda, ka abas tur mācīsies kopā, tiklīdz viņām paliks 6 gadi. Un tas nav pārāk tālu, jo Bingo tikko palika 5 gadi. Tātad tas būtībā pierāda, ka Bingo mācīsies tajā pašā skolā kā Blūja. Viens no Blūjas labiem draugiem, kurš ir kopā ar viņu jau kopš viņa bija tikai maza kucēna, ir Snickers. Un ir viena lieta, ko viņš valkā gandrīz vienmēr – viņa dzeltenā cepure. Daudzi cilvēki to nemaz nepamana, bet mēs esam redzējuši Snickeru bez viņa cepures tikai 2 reizes. Un viena no šīm reizēm ir sērijā Pētnieki, kur viņš slīd lejā pa kalniņu skolā. Tajā brīdī mēs redzam, kā viņa cepure nokrīt no galvas, kamēr viņš ripo. Otru reizi mēs viņu redzam bez cepures mini epizodē Suņu ziņas, kur viņš vada nelielu, izdomātu ziņu pārraidi. Un, lai izskatītos profesionālāk, viņš noņem savu cepuri. Sērijā Zīme mēs redzējām, kā Bandits gandrīz pārdeva Healeru māju darba piedāvājuma dēļ, kuru viņš bija saņēmis jau sen. Un, kad sakām sen, mēs tiešām domājam vairāk nekā 40 sērijas iepriekš. Sērijā Karija misija mēs pamanām, ka Bandits dodas darba komandējumā un atgriežas pēc 6 nedēļām. Un sērijā Kociņa putns, kad ģimene dodas atvaļinājumā, viņš pavada daudz laika iegrims domās, kamēr visi pārējie izklaidējas. Mēs varam pamanīt, ka fonā esošais stāsts ir par banditu un to, kā viņš tajā brīdī jūtas. Tajā laikā mēs nezinājām, kam viņš iet cauri. Būtībā notika tas, ka, kad viņš ceļoja, viņš piedalījās nozīmīgā arheoloģiskā atklājumā, kas viņam deva ļoti labu darba piedāvājumu. Tātad Bandits jau ilgu laiku bija domājis par mājas pārdošanu, un galu galā viņš to neizdarīja, kas ļoti iepriecināja gan skatītājus, gan healerus. Sērijā Bērnu sacīkstes mēs atradām interesantu detaļu. Kā mēs visi zinām, Bērnu sacīkstēs mēs dzirdējām stāstu par Blūja pirmo soli. Bet interesantākais šajā sērijā ir tas, ka ja mēs paskatāmies uz Čilī izskatu atmiņu ainā, varam pamanīt, ka viņai nav sirmu matu. Un ne tikai Čilī, ja mēs paskatāmies uz Banditu, arī viņam uz sejas nav nevienas sirmas matu. Tas būtībā parāda, kā viņi gadu gaitā ir novecojuši. Tā ir ļoti maza detaļa, bet tā padara Blūja skatīšanos vēl interesantāku. Viss par Blūju ir labi zināms. Tik ļoti, ka pat viņu dārza rūķiem ir savi fanu pulki. Un starp šiem rūķiem Džeremijs droši vien ir fanu iecienītākais. Un, ja tu uzmanīgi skatījies sēriju Zīme, tad atceries, ka mūsu dārgais, mīļais un daudz cietušais Džeremijs Friskija viņam iesper, kad viņa strīdas ar Redliju pa telefonu. Un, kad viņa iesper nabaga rūķim, mēs varam pamanīt nelielu plaisu viņa galvā. Bet vai tu zināji, ka šī plaisa nav radusies Friskijas spēriena dēļ, bet gan kādā no iepriekšējām sērijām? Jā, tieši tā. Neskatoties uz Friskijas agresiju pret nabaga dārza rūķi, mēs varam pamanīt, ka pat pirms tam viņš jau bija salauzts. Lūk, šī detaļa. Tas ir tieši atsauciens uz sēriju Ceļotāji ar mugursomām. Tajā Blūja un Bingo spēlējas, turoties pie Bandita. Bet tajā pašā laikā mēs redzam, kā nabaga Džeremijs nokrīt zemē, un viena no viņa detaļām vienkārši atlido nost, pierādot, ka viņa keramikas cepure tiešām tajā brīdī saplīsa. Tātad Čilī noteikti vēlāk viņu salīmēja atpakaļ kopā, bet plaisas varēja redzēt pat pēc remonta. Ja tu esi ilgi skatījies Bluey, tad tu zinātu, ka garais suns ir slavena Bluey lieldienu ola, kas līdz šim ir parādījusies katrā sērijā.
Bet detaļa ir tāda, ka dažās sērijās garais suns parādās tik viltīgā veidā, ka to ir ļoti grūti pamanīt. Piemēram, sērijā Miega laiks Bingo savā sapnī izpēta planētas, un šeit mēs varam pamanīt garo suni diezgan neparastā veidā. Tieši šajā brīdī, ja mēs pietuvinām zvaigznes, mēs varam pamanīt zvaigznāju, un ja mēs savienojam zvaigznes, izveidojas garais suns. Tiešām, tas ir tik gudrs veids, kā parādīt garo suni. Un tas vēl nav viss. Kā mēs zinām, garais suns vienmēr parādās viens pats, bet tā nav šajā sērijā divkāršā aukle. Šajā sērijā Rads un Friskijs pieskata Bluju un Bingo. Un sērijas beigās, kad Rads un Friskijs sēž uz balkona un skatās nakts debesīs, mēs varam pamanīt divus garos suņus ainā. Šī iespējams ir pirmā reize, kad mēs redzam divus garos suņus kopā. Kā mēs zinām, katrai mazai lietai Blujā ir slēpta nozīme. Un sērijā, kurā Bingo un viņas labākā draudzene Lila izglābi mazu kāpuru, mēs pamanām, ka mazais kāpurs pārvēršas par kūniņu un tad par skaistu tauriņu, kas nolaižas uz abu draudzeņu rokām. Un jūs varētu domāt, ko tas nozīmē? Jūs varbūt nezināt, bet tauriņš simbolizē jaunu sākumu. Un šajā seriāla kontekstā tas simbolizēja Bingo un Lilas draudzības sākumu. Un šī nebija vienīgā sērija, kurā mēs redzējām zilo tauriņu. Sērijā Zīme, kad Čilī un Blūjīs sēž uz soliņa, mēs varam pamanīt to pašu zilo tauriņu lidojam fonā. Un kā mēs visi zinām, sērija Zīme bija par Rādlija un Friskijas kāzām. Tāpēc tauriņš tika parādīts vēlreiz, lai simbolizētu Rāda un Friskijas jauno sākumu. Ja esi skatījies mūsu iepriekšējos Bluja video, tad droši vien atceries, kā daži tēli laika gaitā ir piedzīvojuši nelielas dizaina izmaiņas. Piemēram, Soks, Makenzija mamma, Brendija un vēl daži citi. Bet nesen mēs pamanījām vēl vienu tēlu, kura dizains šķiet ir mainījies, un šoreiz tas ir pats Bandits. Ja paskatāmies uz jaunā bandita attēlu, redzam, ka viņa astes gals ir pilnīgi melns. Tomēr, kad paskatāmies uz banditu tagadējā laikā, viņa aste izskatās citādāk. Tagad astes galā ir ierastais zilais kažoks, bet melnais kažoks parādās astes apakšējā daļā. Tā ir maza detaļa, bet, kad to pamani, ir grūti to nepamanīt. Vai zināji, ka Mafinai ir savs YouTube kanāls? Mini seriālā Mafinas izpakošana mēs redzam, kā viņa filmē un apskata pašizgāzēju rotaļlietu, gluži kā īsta YouTube satura veidotāja. Tas nekur citur šovā netiek pieminēts, kas nozīmē, ka Mafina, iespējams, slepeni ir lielākā influencere Bluja pasaulē. Tagad nākamā detaļa ir patiešām interesanta. Sērijā Zooloģiskais dārzs atklāšanas ainā mēs redzam, kā bandits guļ uz dīvāna un lasa avīzi. Un, ja mēs paskatāmies uz avīzes pirmo lapu, tur ir attēls ar suni, kurš spēlē futbolu. Nekas pārāk neparasts. Bet, ja mēs pārējām uz sēriju Šons, mēs redzam, ka bandits lasa tieši to pašu avīzi. Un te ir tas interesantais. Starp šīm divām ainām ir vairākas sērijas. Zoodārzs ir pirmās sezonas 35. sērija, bet Šons ir 50. sērija. Tā tad ir divi izskaidrojumi šim. Pirmais. Bandits vienkārši izliekas aizņemts, lai neviens viņu netraucētu. Un otrs. Iespējams, animatori šeit ir pieļāvuši nelielu kļūdu. Parunāsim par kaut ko patiešām interesantu. Vintona tēvs Kornēlijs iespējams patiesībā ir slavena kinozvaigzne Bluja pasaulē. Izklausās traki, vai ne? Bet šovs mums dod diezgan lielu pavadienu. Sērijā Filmas mēs fonā redzam milzīgu filmas plakātu. Un tieši uz tā plakāta ir buldogs detektīvs, kurš izskatās tieši tāpat kā Kornēlijs. Tā pati seja, tāds pats augums, viss tas pats. Vienīgā atšķirība ir mākslīgas ūsas, kas pielīmētas pie viņa purna. Tātad, kas te īsti notiek? Vai Kornēlijs slepeni filmējās detektīvu filmā? Vai viņš dzīvo dubultu dzīvi, parasts tētis pa dienu, bet kinozvaigzne pa nakti? Šovs to nekad neizskaidro, bet līdzība ir pārāk liela, lai to ignorētu. Un godīgi sakot, ir diezgan smieklīgi domāt, ka Vintona tētis varētu būt lielākā slepenā slavenība visā Bluja pasaulē. Lielākā daļa fanu zina Hloju, dalmācieti, kura ir viena no Blujas tuvākajām draudzenēm, bet viņas ģimenē slēpjas pārsteidzošs noslēpums, ko gandrīz neviens nepamana. Hlojai patiesībā ir mazais brālis. Blujas agrīnajos laikos Ludo studijos bija jāizgriež daži otrā plāna tēli, jo viņiem nebija laika animēt visus. Un iespējams tieši tāpēc daži brāļi un māsas, piemēram, Indijas māsa, parādās ļoti reti. Taču Hlojas gadījumā mēs patiesībā slepus redzam viņas jaunāko brāli pirmajā sezonā. Vienā sērijā, kamēr hīleri dodas uz rotaļu laukumu, parādās Hlojas mamma, kas stumj bērnu ratiņus. Lielākā daļa skatītāju domā, ka viņa ir tikai nejauša otrā plāna varone, bet tā nav. Mēs viņu redzam vēlreiz sērijā Spiegu spēle, šoreiz parkā kopā ar savu vīru. Tas nozīmē, ka bērns ratiņos noteikti ir Hlojas mazais brālis. Dīvaini ir tas, ka viņš vairs neparādās nevienā sērijā, pat ne tad, kad Blujas apciemo Hlojas māju. Varbūt viņš vēl ir pārāk mazs, lai būtu daļa no stāsta, vai arī animatori viņu klusi izņēma no šova. Sērijā Zīme mēs pamanām vairākus jaunus tēlus, kurus iepriekš nekad nebijām redzējuši, un viena no viņām piesaistīja mūsu uzmanību.
Viņa ir Friskijas otrā līgavas māsa kāzās. Kāzās Redlijs izvēlējās savus divus brāļus, Banditu un Straipu, par līgavaiņa pavadoņiem. Bet Friskijas gadījumā viņa izvēlējās Čilī un vēl vienu tēlu, kuras vārdu mēs nekad neuzzinām. Ir dažas iespējas, kas viņa varētu būt. Friskija un Čili pazīst viena otru kopš bērnības. Mēs to zinām, jo tikai ļoti tuvas draudzenes parasti tiek izvēlētas par krustmātēm. Un kā mēs zinām, Friskija ir Bluijas krustmāte. Turklāt Meinarda, vectēva Morta kaimiņa, klātbūtne kāzās to vēl vairāk apstiprina, liekot domāt, ka Friskija un Čili uzaugušas kopā pie ezera. Ja tas ir taisnība, un Friskija neizvēlējās Čilī māsu Brendiju par savu līgavas māsu, tad šai noslēpumainajai personai jābūt viņai ļoti tuvai. Vai viņa varētu būt māsa? Viņas nav līdzīgas, bet tas nav īsti svarīgi. Bluija un Bingo arī ir pilnīgi atšķirīgās krāsās. Pastāv arī iespēja, ka viņa varētu būt Friskijas svainīte. Te ir viens sīkums, par ko Bluijas fani vienmēr domā. Kāpēc Bluijas pasaulē nav kaķu? Mēs esam redzējuši suņus, zirgus, putnus, ķirzakas un tā tālāk. Bet kaķi? Neviena paša. Tuvākais, cik mēs jebkad esam tikuši, ir sērijā, kurā hīleri atrod ievainot papagaili. Bandits paskatās uz putnu un saka, droši vien kaķis viņa dabūja. Bet tas ir tas dīvainais. Mēs nekad patiesībā neesam redzējuši kaķi. Ne staigājam apkārt, ne skolā, pat nekā mājdzīvnieku. Tātad, kur ir visi kaķi? Šis ir Bluija noslēpums, uz kuru joprojām nav atbildes, pat pēc 3 pilnām sezonām. Kas ir Indijas tētis? Mēs esam redzējuši Indiju un viņas mammu daudzas reizes. Īpaši sērijā Tirgus, kur abas kopā vada vegānu ēdienu stendu. Bet viņas tētis viņu nekur nevar redzēt. Tad vienā sērijā mēs uzzinājām kaut ko svarīgu. Indijai ir priekšlaicīgi dzimusi māsiņa. Indija paskaidro, ka bērni, kas piedzimst pārāk agri, pavada daudz laika slimnīcā. Tā nav lieta, ko bērns vienkārši tāpat pasaka. Visticamāk, tas balstīts uz viņas pašas ģimenes reālo situāciju. Nākamā norāde nāk no sērijas Mežonīgās meitenes. Indija un Rasti sastrīdas, jo Indija saka, tētis paliek mājās, lai rūpētos par bērniem, kamēr mammas iet uz darbu. Tā viņa redz pasauli, un tas daudz ko atklāja par viņas pašu ģimenes dzīvi. Indijas ģimenē mamma ir tā, kas iet uz darbu, bet tētis paliek mājās ar bērniem. Un, ja viņas mazā māsa vēl ir ļoti jauna vai joprojām nepieciešama medicīniska aprūpe, Indijas tētis, visticamāk, lielāko daļu laika pavada rūpējoties par viņu. Tas izskaidro, kāpēc viņš nekad neparādās tirgū vai skolā. Viņš ir aizņemts rūpējoties par Indijas mazo māsu, kurai nepieciešama liela uzmanība. Taču šovs nekad nav atklājis viņas seju, vārdu vai pat to, kā viņš izskatās. Vai mēs kādreiz satiksim Indijas tēti? Vai arī viņš paliks viens no Bluijas lielākajiem ģimenes noslēpumiem? Vintons, burvīgais mazais buldogs, ir viens no Bluijas smieklīgākajiem draugiem, taču viņa ģimenes situācija ir pilnīgs noslēpums. Mēs redzam viņa tēti Kornēliju vairākās sērijās, bet kā ir ar Vintona mammu? Viņa nekad nav parādīta, nekad nav pieminēta un nekur seriālā neparādās. Lielākā norāde parādās sērijā Helikopters, kur Vintons lūdz Bluiju aizlidināt viņu uz tēta māju. Vai tu vari aizvest mani uz tēta māju, mammu? Šis viens teikums maina visu. Bērni parasti saka, mana māja vai mājas, bet Vintons īpaši saka, tēta māja, un viņš pat nezina, kur tā atrodas. Kur viņš dzīvo? Es nezinu. Tas ļoti skaidri norāda, ka viņš nedzīvo kopā ar tēti, kas nozīmē, ka visticamāk viņš dzīvo kopā ar mammu. Mammu, kuru mēs nekad neesam redzējuši. Ja Vintona mamma ir vecāks, ar kuru viņš dzīvo, tad ir dīvaini, ka viņa nekad neparādās skolā, ballītēs, parkā vai jebkur citur, kur parasti ierodas vecāki. Tad kur viņa ir? Kāpēc Kornēlijs parādās katrā ainā, kamēr Vintona mamma paliek pilnībā ārpus ekrāna? Vai viņa ir aizņemta, prom, vai vienkārši tēls, kuru šovs vēl nav iepazīstinājis? Jebkurā gadījumā Vintona pazudusī mamma joprojām ir viens no lielākajiem Bluija ģimenes noslēpumiem. Tagad nākamais nav oficiāls fakts. Tā ir fanu teorija, bet tā ir viena no trakākajām un smieklīgākajām. Bluija kopienā daži fani joko, ka Bandits un Čilī varētu slepeni būt starptautiski kontrabandisti. Izklausās traki, vai ne? Bet lūk, kā šī teorija skan. Bandits ir arheologs, kas nozīmē, ka viņš savās ekspedīcijās izrok retus senus artefaktus. Savukārt Čilī strādā lidostas drošības dienestā, kur viņa skenē bagāžu un pārbauda priekšmetus, kas tiek ievesti un izvesti no valsts. Daži fani uzskata, ka viņu abu darbi nedaudz pārāk labi saskan. Teorija liecina, ka Bandits atrod vērtīgus artefaktus, un Čilī, būdama lidostas eksperte, varētu klusi palīdzēt tiem iziet cauri muitai. Protams, tas viss ir tikai muļķīga fanu ideja. Bluijs ir sirsnīgs bērnu raidījums, un veidotāji nekad patiesībā nepadarītu hīlerus par noziedzniekiem. Taču teorija kļuva populāra, jo hīleri dzīvo pārsteidzoši lielā un skaistā mājā, lai gan abi vecāki strādā diezgan parastus darbus. Tāpēc, protams, fani sāk uzdot jautrus jautājumus. Onkulis Redlijs varētu būt patiesībā adoktēts, vai arī viņš varētu būt Bandita un Straipa pusbrālis? Kad paskatās uz hīleru ģimeni, Redlijs noteikti izceļas.
Saskaņā ar Blueja oficiālo mājaslapu, Redlijs ir norādīts kā sarkans un zils healers, tieši tāpat kā pārējā ģimene. Bet viņam ir koši sarkana spalva, kādas nav nevienam citam. Tas pats par sevi nebūtu dīvaini, izņemot vienu lietu. Tajā pašā mājaslapā vectēvs Bobs un vecmāmiņa Krisa ir norādīti kā zilie healeri. Ja abi vecāki ir zili, kā viņiem izdevās iegūt sarkanu kucēnu? Pētot reālās dzīves ģenētiku, mēs noskaidrojām, ka zilie healeri var būt gan zili, gan sarkani. Taču sarkanā krāsa parasti ir dominējošā īpašība, kas nozīmē, ka tā parasti parādās tikai tad, ja vienam no vecākiem ir šī krāsa. Piemēram, Bingo, kurš līdzinās Čili. Tā kā nevienam no bandita vecākiem nav sarkanās krāsas, rodas daži jautājumi. Vai Redlijs tika adoptēts? Vai kāds no vecākiem bija sarkanais healers, kuru mēs nekad nesatikām? Vai arī sarkanā krāsa vienkārši ir reta izņēmuma gadījums? Lai kāda arī būtu atbilde, onkulis Redlijs joprojām ir viens no interesantākajiem noslēpumiem visā healeru ģimenē. Neatkarīgi no tā, vai tu tici šai teorijai vai nē, tas parāda, cik daudz slēptu detaļu un noslēpumu Bluejs paslēpj redzamā vietā. Pat pēc visu 3 sezonu noskatīšanās joprojām ir pārsteigumi, kas gaida, lai tos atklātu. Sērijā Miega laiks Bingo sapnis patiesībā ir saistīts ar vakara pasakām, kuras viņas mamma lasīja agrāk šajā sērijā. Pirms gulētiešanas Čili Bingo nolasa 2 dažādas grāmatas. Viena ir par Saules sistēmu, bet otra par dzīvniekiem, kas izšķiļas no olām. Kad Bingo aizmieg, viņas sapnis kļūst par abu stāstu apvienojumu. Sapnī Bingo izšķiļas no zemes gluži kā cālis no olas. Vēlāk viņas rotaļlieta Flopijs tāpat izšķiļas no mēneses. Tajā pašā laikā Bingo ceļo cauri kosmosam, izpētot planētas, kas saistās ar grāmatu, ko Čili lasīja iepriekš. Tā ir neliela detaļa, bet tā parāda, kā Bingo iztēle sapludina stāstus, ko viņa dzirdēja pirms aizmigšanas. Kā mēs zinām, Žans Liks runā franču valodā. Sērijā Kempings Bluejs un Žans Liks nesaprot viens otra valodu, bet viņi tomēr spēja kopā spēlēties un kļūt par draugiem. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc šī sērija ir tik atmiņā paliekoša. Bet te ir interesanta detaļa. Ja skatāties šo sēriju franču valodā, valodas patiesībā ir apmainītas vietām. Bluejs runā franču valodā, kamēr Žans Liks runā angļu valodā. Nē, mums vajag kaut ko ēdamu. Mēs varētu iestādīt šo sēklu kā... Tā ir gudra ideja, kā saglabāt to pašu domu par 2 bērniem, kas runā dažādās valodās. Un ir vēl viena neliela detaļa par Žanu Liku. Sērijā Bingo, kad Bingo ir rotaļu istabā, uz sienas var pamanīt zīmējumu ar Blueju un Žanu Liku. Tā ir maza detaļa fonā, kas parāda, cik ļoti Blueja novērtēja draudzību, ko viņa ieguva kempinga brauciena laikā. Tagad nākamā detaļa ir patiešām smieklīga. Sērijā Guļamistaba pašā sākumā gaiteņa galā pie sienas ir pielipis violets lipīgais gekons. Bet, ja uzmanīgi skatāties, visā sērijas gaitā ar to notiek kaut kas interesants. Kad meitenes dala savas mīkstās rotaļlietas, gekons pirmo reizi sāk atlipināties no sienas. Tad, kad Čili pieķer Bingo, kas stumj mazo grāmatu plauktu, tas jau ir vēl zemāk nekā iepriekš. Un līdz sērijas beigām, kad viņi pamet Bluejas jauno istabu, gekons ir pilnībā nokritis no sienas un piezemējies uz auga gaiteņa galā. Tas ir neliels fona sīkums, kas lēnām mainās visas sērijas laikā. Kā mēs jau zinām, šova veidotājiem patīk savstarpēji sasaistīt vairākas sērijas. Un sērijā Armija, kad Rasti un Džeks spēlē karavīrus, tajā pašā laikā norisinās vēl viena sērija, kuru jūs iespējams palaidāt garām. Tieši tajā brīdī, kad Džeku iepazīstina ar Kalipso, ja paskatāmies fonā, varam redzēt Blueju un Kloju. Un viņi spēlē to pašu spēli, ko spēlēja sērijā Piedzīvojums. Tātad iespējams abas šīs sērijas notika vienā un tajā pašā laika līnijā. Mini-sērijā blakus ir kāda maza detaļa, ko iespējams neviens nepamanīja. Kad Honija un Blueja brokasto, viņas abas paņem pārslas, bet ja paskatāmies uz Bluejas pārslu kastīti, tā izceļas visvairāk. Ja esi no Amerikas, tad tu varētu zināt, ka šādas pārslas patiešām pastāv arī reālajā dzīvē. Tās sauc par Fruit Loops, un izskatās, ka Bluejai šīs pārslas ļoti garšo, bet bandits negrib, lai viņa tā sēda. Mēs viņu nevainojam, jo šajās pārslās ir ļoti daudz cukura. Kā mēs zinām, pirms Kornelijs satika terjera mammu, viņš mēdza iet uz randiņiem ar vairākām meitenēm. Un viena no šīm meitenēm bija tā, kuru mēs pirmo reizi redzējām sērijā Klusā spēle. Bet interesantākais par viņu ir tas, ka kopš šīs sērijas mēs viņu jau esam pamanījuši 3 dažādos gadījumos, 3 dažādās sērijās. Pirmā reize bija sērijā Deju režīms. Šeit viņa bija kopā ar citu suni, kurš arī valkāja saules brilles. Un sērijā Solījumi. Rotaļu laukuma ainā, kad Bluejs un Bingo dodas spēlēties, viņa stāv uz ielas un runā ar to puisi, kurš pārdod lētākus elektrības plānus. Atceries viņu? Tas ir tas pats tēls, kurš zvana Healeru ģimenes durvju zvanu sērijā Aita Aitu suns. Un visbeidzot, sērijā Cirks, kad visi tēli dodas uz vēlēšanu iecirkni, balsot par savas kopienas līderiem, mēs viņu atkal varam redzēt, sarunājoties ar kolēģi stūrī. Izskatās, ka viņa aģitē par zilo kandidātu. Sērijā TV veikals mēs redzam, kā Kornelijs paņem Vintonu no skolas.
Un uz Kornelija automašīnas aizmugurējā stikla mēs pamanām kaut kādu zīmējumu, bet tas nav skaidri redzams. Taču vēlāk sērijā mēs atkal redzam viņa automašīnu, kas novietota pie aptiekas, un zīmējumu var redzēt labāk. Un zīmējumā mēs varam pamanīt, ka tur ir bērns, pieaugušais vīrietis, un vietā, kur vajadzētu būt vēl vienam tēlam, izskatās, ka kāds ir mēģinājis to izdzēst. Šī detaļa būtībā norāda, ka Vintona vecāki bija šķīrušies. Un vai tu zināji, ka Kornelijs pirmo reizi satika terjera mammu tieši šajā pašā sērijā? Tagad parunāsim par dažām slēptām detaļām sērijā Pārsteigums. Sērijā, kad pieaugušā Bluija apciemo Čiliju un banditu, mēs varam pamanīt daudzus fotorāmīšus mājas iekšpusē. Un vienā no rāmīšiem mēs varam redzēt bingo. Un ja paskaties uz fotografijas fonu, tu vari ieraudzīt Lieldienu salu. Ja tu nezini, tad Lieldienu sala ir viens no populārākajiem galamērķiem cilvēkiem, kuri interesējas par arheoloģiju. Un tā kā mēs zinām, ka viss Bluija pasaulē ir ar nozīmi, tas ļoti iespējams nozīmē, ka bingo sekoja bandita pēdās un kļuva par arheologu, tieši tāpat kā viņš. Un otrā fotorāmī mēs varam redzēt visu Hīlera ģimeni attēlā. Un izskatās, ka šī fotogrāfija tika uzņemta Bluija izlaiduma laikā. Jo fotogrāfijā mēs redzam, ka Bluija tur savu diplomu un ir uzvilkusi izlaiduma cepuri. Vai tu zināji, ka Bluija ir adīšanas eksperte? Sērijā Karija piedzīvojums mēs pamanījām nelielu detaļu. Šajā sērijā mēs redzam, kā Bluija un Čili sēž kopā. Viņas abas kopā ada kaut ko. Un tajā pašā sērijā Bandits ir redzams, kā viņš dodas prom no mājām, un acīm redzot, viņš ir prom 6 nedēļas. Vēlāk šajā sērijā mēs redzam Banditu videozvanā ar Čili un meitenēm. Un zvanza laikā Bluija viņam parāda, ko viņa un mamma taisa. Bet interesantākais ir tas, ka, kad Bandits atgriežas no ceļojuma, Hīlera meitenes dodas uz lidostu viņam pakaļ. Vai jūs visi pamanījāt, ka Bluija ir uzvilkusi šalli tieši tādās pašās krāsās, kādā bija tas gabals, ko viņa ar mammu taisīja? Tas nozīmē, ka varoņi turpina savu dzīvi arī tad, ja mēs viņus neredzam ekrānā. Un mums arī jāsaka, ka Bluija ļoti labi āda. Sērijā Vectētiņš mēs uzzinājām mazliet vairāk par Čilijas bērnību. Patiesībā viņa tieši šajā vietā spēlējās, kad bija kucēns. Kad Čilija ar savām meitām sāk sacensības, lai noķertu Vectētiņu pie viena no kokiem, mēs varam redzēt, ka uz viena no tiem ir uzrakstīts Čilijas vārds. Tāpēc mēs uzskatām, ka arī Čilija bija diezgan palaidnīga, kad viņa bija Bluija un Bingo vecumā. Un, protams, viņa nolēma atzīmēt savu teritoriju. Šajā brīdī lielākā daļa no mums zina par Hīlera ģimenes automašīnas numura zīmes detaļu, kur 419 nozīmē zilu toni, bet HLR nozīmē Hīlers. Tātad būtībā zilais Hīlers. Bet vai zināji, ka ir arī citas numura zīmes ar vēl interesantākiem cipariem? Piemēram, terjera mammas numura zīme būtībā izrunā vārdu terjers, bet smieklīgākā numura zīme pieder Bellai. Ja paskatāmies uz viņas numura zīmi, tā nozīmē par daudz bērnu, kas būtībā norāda uz viņas 9 bērniem. Sērijā Braunija lācis mēs īsi redzam bandita vadītāja apliecību, kurā redzams viņa vārds, dzimšanas datums, apliecības izdošanas datums, bet patiesi interesantais šeit ir derīguma termiņš – 2025. gada 6. oktobris. Tagad sāk palikt interesanti. Daži fani domā, ka tas varētu būt slepens mājiens par iespējamu 4. sezonas paziņojumu vai pirmizrādi. Ludo studijos patīk paslēpt šādus mazus slēptus mājienus vērīgiem skatītājiem. Vai tas varētu būt tikai sakritība? Vai arī tas ir rotaļīgs mājiens uz Bluija nākotni? Ja esi skatījies Bluija pietiekami ilgi, tad tu zini, ka Bluija nevienmēr ir tik saulains un bezrūpīgs. Patiesībā Bluija ir labi pazīstams arī ar nopietnu tēmu apspriešanu. Un sērijā Pass the Parcel mēs pamanījām šādu tēmu. Šeit Bingo un viņas klases biedri spēlē spēli Pass the Parcel. Šajā spēles versijā beigās balvu saņem visi. Taču, lai padarītu spēli nopietnāku, pats maina noteikumus tā, ka tikai viens bērns var iegūt balvu. Tas liek Bingo un pārējiem bērniem raudot skriet pie savām mamām. Un tieši šeit mēs kaut ko pamanījām. Katrs bērns šeit izskatās identisks savai mammai, izņemot Misi. Kaut kāda iemesla dēļ Misi ir pavisam citas šķirnes nekā viņas mamma. Tas ir smalks mājiens, ka Misi, iespējams, ir adoptēta. Tas parāda patiešām skaistu vēstījumu par adopciju. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc skatīties šo raidījumu ir tik lieliska pieredze. Visās 3 Bluija sezonās mēs esam redzējuši daudz tēlu ar unikālām personībām, un arī Pretzel ir viens no tiem. Pretzel ir mazs čivavas kucēns. Pirmo reizi viņš parādās sērijā Kalipso. Taču notikumi fonā visā seriālā mums pastāstīja vairāk par viņu. Atšķirībā no citiem bērniem, Precels ir daudz vientuļāks. Tas nozīmē, ka viņam patīk lielāko daļu laika būt vienam un izdomāt spēles tikai sev. Mēs redzam, ka viņa uzvedība šādi turpinās visas sērijas laikā. Bet, kad mēs viņu redzam citās sērijās, mēs pārliecinamies, ka tā patiešām ir Precela personība. Lai gan viņš labi saprotas ar pārējiem bērniem, mēs redzam, ka viņš lielāko daļu laika tomēr dod priekšroku būt vienatnē. Kā mēs redzējām kriketa sērijā vai pat pašās Karija misijas sērijas beigās,
kur visi kaut ko dara kopā kā grupa. Bet Betprecels viens pats bauda saldējumu gada tirgū, kas skaidri parāda, ka šīs sērijas otrā plāna varoņu profils vairāk ir par spēlēšanos vienatnē. Izskatās, ka Precelim patīk būt pašam ar sevi, un mēs viņu par to nevaram vainot. Galu galā nevar atrast labāku draugu par sevi pašu. Tagad parunāsim par tiešām interesantu detaļu, un šīs detaļas ir par mājdzīvniekiem Bluejā. Līdz šim Bluejā esam redzējuši pāris mājdzīvniekus. Piemēram, kad Bandits un Bluejs apmeklēja veterinārā ārstu, mēs pamanījām kādu, kurš turēja savu mājdzīvnieku iguānu. Bez iguānas mēs arī pamanījām zelta zivtiņu uz plaukta. Bet jautājums ir, kādi vēl mājdzīvnieki ir Blueja pasaulē? Protams, mājdzīvnieku suņu tur nebūtu. Vai tu vari iedomāties, ka suņi turētu suņus kā mājdzīvniekus? Tā būtu diezgan smieklīga aina. Bet spriežot pēc tā, ko līdz šim esam pamanījuši, šķiet, ka Blueja pasaulē pastāv iespēja, ka kaķi varētu būt mājdzīvnieki. Mūsu iepriekšējā video mēs pat runājām par plakātu, ko redzējām Bandita birojā, kur šķita, ka alu suns medī kaķi. Bez tā seriālā ir redzama kaķu komanda un citas kaķu mīkstās rotaļlietas. Taču lielākais pierādījums kaķu eksistencei ir atrodams sērijā Veikali. Šajā sērijā bērni spēlē izlikšanās spēli, izliekoties par mājas kaķēniem. Tā kā viņiem ir ideja par mājas kaķēniem, tas noteikti nozīmē, ka viņi ir redzējuši kādu, kam ir mājas kaķis vai kaķēns. Bet joprojām mēs vēl neesam redzējuši īstu kaķi. Katru reizi, skatoties Blueja sērijas, ja paskatīsieties uz leduskapi Healeru mājā, pamanīsiet, ka tas vienmēr ir pilns ar sīkām detaļām. Un sērijā ideāls, kad mēs redzam leduskapi, mēs varam pamanīt vairākus Blueja un Bingo zīmējumus. Visi šie zīmējumi ir atsauces uz iepriekšējām Blueja sērijām. Piemēram, augšējā labajā stūrī mēs varam redzēt Mijas zīmējumu, kuru visticamāk ir uzzīmējusi Blueja, atsaucoties uz sēriju Barky Boats. Mēs varam redzēt arī Soksas un Mafinas zīmējumus. Un ja mēs paskatāmies uz Mafinas zīmējumu, varam pamanīt, ka viņai ir dusmīga seja, kas atbilst viņas personībai. Viens no šiem zīmējumiem atsaucas arī uz sēriju Wagon Ride, kur Bandits velk Blueja un Bingo ratiņos uz parku, un tieši tos pašus ratiņus mēs redzam šajā zīmējumā. Mēs varam redzēt arī zīmējumu, ko noteikti ir zīmējusi Bingo, šoreiz ar pīles formas kūku, kuru Bandits ar grūtībām gatavoja sērijā Duck Cake uz Bingo dzimšanas dienu. Un nedaudz zemāk mēs redzam zīmējumu, ko meitenes uzzīmējušas ar Radu un Friski, kuri turas rokās, un virs viņu galvām ir mazas sirsniņas, atsaucoties uz sēriju Dubultā aukle. Un arī ir zīmējums ar unikorsu, ar kuru Blueja un Bingo ļoti labprāt spēlējās. Būtu forši redzēt unikorsu atkal nākotnes sērijās. Šī nākamā detaļa parāda, cik realistiska ir Blueja, un to var redzēt sērijā Bin Night. Mēs jau runājām par to, kā Blueja mācās karatē, un sērijas beigās no baltās jostas tiek līdz dzeltenajai jostai. Bet ir vēl viena detaļa, kas palika nepamanīta. Sērijas sākumā, kad Healeri iznes atkritumus, fonā var pamanīt koku, uz kura aug arī augļi. Ja paskatāmies uz zemi, var redzēt, ka daži augļi ir nokrituši. Tas būtībā nozīmē, ka augļi ir gatavi, un sērijas beigās mēs atkal redzam to pašu koku. Un šajā brīdī visi augļi jau ir nokrituši no koka. Šī ir patiešām neliela detaļa, bet tā padara Blueju vēl realistiskāku. Šajā brīdī lielākā daļa fanu jau zina par paslēptajiem garajiem suņiem, kas izkaisīti visā seriālā. Bet te ir viena lieta. Dažreiz šie garie suņi nav vienkārši nejauši. Tie patiesībā ir saistīti ar sērijas sižetu. Piemēram, sērijā Pīles kūka Bandits cep pīles formas kūku Bingo dzimšanas dienai. Un, ja tu uzmanīgi ieskaties skapī, tur ir garais suns, kas tur putojamo slotiņu ar glazūru, neliela norāde uz to, ka tiek gatavota kūka. Vai arī sērijā Kostīmi Bluejs un Bingo skraida apkārt, pārģērbušies par savvaļas dzīvniekiem. Bluejs kā zebrs, Bingo kā gepards. Kad viņi skrien pie ārdurvīm, tu pamanīsi garo suni, kas ir ģērbies geparda tērpā, lieliski iekļaujoties sērijas tēmā. Pat sērijā Netīrumi, kad Vendija apgriež sev un Džūdam matus, lai Džūda varētu spēlēties dubļos, tu vari pamanīt garo suni ar gariem matiem aiz vannas, kas atspoguļo šo ainu. Šīs mazās detaļas parāda, cik asprāgī animatori pievieno slēptas saiknes. Te ir kāda slēpta detaļa, ko iespējams neesi pamanījis par Džūdas mammu Vendiju. Atšķirībā no vairuma citu vecāku Blueja multfilmā, viņa gandrīz nekad nepievienojas jautrībai vai sarunām ar Banditu un Čilī. Viņa parādās šur tur, bet parasti paliek pie sevis, mierīga un nedaudz nopietnāka. Viņu pat neredzēja Rada un Friskijas kāzās, un mēs joprojām nezinām, kāds ir viņas darbs vai kur atrodas Džūdas tēvs. Tā ir smalka detaļa, bet Vendijas klusā klātbūtne padara viņu par vienu no noslēpumainākajiem vecākiem šajā seriālā. Lielākā daļa Blueja fanu zina, ka sērijā Divas aukles Rats un Friskija pirmo reizi satikās un iemīlējās. Tas viss notika tāpēc, ka onkulis Rats un Friskija nejauši ieradās pieskatīt Blueju un Bingo vienā vakarā. Bet vai zināja, ka tas patiesībā nebija nejaušība, bet gan iepriekš plānots notikums?
Tātad sērijā Čili sākotnēji lūdza Friskiju pieskatīt Blueju un Bingo, bet onkulis Rats pēdējā brīdī piezvanīja un piedāvājās pieskatīt bērnus. Un Čili nekad neatsūtīja ziņu Friskijai par šo, jo viņa vēlējās sapārot viņu ar rādu. Kā mēs zinām, sērijā Bampijs un gudrais vecais vilksuns Bingo tika hospitalizēta. Taču šovs mums nekad nepateica iemeslu, bet mēs varam zināt, kāpēc. Tas varētu būt bijis astmas dēļ. Bluey radītājs Joe Brams atklāja intervijā ar New York Times, ka viņa jaunākā meita pirmo reizi tika ievietota slimnīcā 3 gadu vecumā astmas izraisītu slimību dēļ, un viņš arī pieminēja, ka viņa meita pavadīja nedēļu intensīvās aprūpes nodaļā. Tā kā lielākā daļa notikumu šovā ir iedvesmoti no Joe Brama personīgās dzīves, arī Bingo hospitalizācija varētu būt iedvesmota no šī notikuma. Varbūt Joe Brams vēlējās, lai Bingo šajā sērijā atspoguļotu viņa jaunāko meitu un viņas ar astmu saistītās slimības. Turklāt izskatās, ka Bingo slimnīcā ir pavadījusi vismaz nedēļu. Tāpat ārsts klausās Bingo plaušas uz viņas muguras, kas atbilstu elpceļu saslimšanai. Kā mēs visi zinām, galvenā šova varone ir Blueja. Bet vai jūs zinājāt, ka ir 2 sērijas, kurās Blueja vispār neparādās? Pirmā ir sērija Bruņurupuču zēns. Šī sērija ir tikai par Bingo un Banditu. Šeit Bingo dodas spēlēties parkā kopā ar Banditu, kur viņa atrod rotaļu bruņurupuci un pavada visu dienu spēlējoties ar to. Taču mēs redzam Blueju fotogrāfijā, un viņa tiek arī dažas reizes pieminēta šajā sērijā, bet sērija, kurā Blueja neparādās un netiek pieminēta, ir Slīdkalniņš. Šī sērija ir pilnībā par Bingo un Lilu. Šeit viņas izveido savu ūdens slidkalniņu un visu dienu ar to spēlējas. Ja tu noskaties sēriju Mammas skola, tad atcerēsies Grīniju, zaļas krāsas balonu, kurš ir arī Bluejas dēls. Un sērijas beigās mēs redzam, kā Grīnijs izlido pa logu un iegūst savu brīvību. Atceries, tas viss notiek 2. sezonā, bet kā mēs zinām, visas Bluejas sērijas ir savstarpēji saistītas. Tas nozīmē, ka viss, kas notiek vienā sērijā, ietekmē arī citas sērijas. Un detaļa par šo ir redzama sērijā Zīme, kur mēs redzam Friskijas un Rēdlija kāzas. Vienā no ainām mēs īsi redzam debesu skatu un uzmini, kas parādās. Tas ir Grīnijs, kurš lidojot pa Brisbenas debesīm. Šī ir patiešām forša detaļa, ko lielākā daļa no jums nekad nav pamanījuši. Šī nākamā detaļa ir diezgan interesanta, vai zinājāt? Agrākajās Blueja sērijās, kad tēli valkāja ķiveres, viņu uzacis nebija redzamas, un jūs varētu domāt, ka tas ir normāli, un tā arī ir. Bet, sākot ar 2. sezonas sērijām, kad tēli valkāja ķiveres, viņu uzacis bija redzamas ārpus tām. Jūs varētu domāt, ka tā ir animācijas kļūda, bet patiesībā tā nav. Tas tika darīts, lai varētu labāk saprast tēla izteiksmi, jo uzacu novietojums palīdz mums labāk saprast emocijas. Ja tev līdz šim patīk video, neaizmirsti nospiest patīk pogu. Sērijā Misters Mērkaķis Džoks Bandits kļūst neapmierināts ar to, cik daudz rotaļlietu meitenēm ir, un liek viņām izvēlēties tikai savas mīļākās. Galvenā rotaļlieta šajā stāstā ir Misters. Mērkaķis Džoks, mīkstā rotaļlieta, kuru Hīleru māsas ļoti cenšas neatdot, bet beigās tomēr ļauj viņam aiziet. Pasās beigās mēs uzzinām, ka rotaļlieta nonāk pie maza kucēna, kurš atrodas slimnīcā. Bet interesantākais visā šajā ir tas, ka kucēna mamma ir tā pati veikala pārdevēja, kura pārdeva mēnesis gaismas vienredzi Hīleriem, to, kuram vajadzēja būt Mafina dzimšanas dienas dāvanai sērijā Klusuma spēle. Visā Blueja seriālā mēs redzējām, kā Bluejs un Bingo iegūst daudz jaunu draugu. Bet ja nu mēs jums pateiktu, vienā no sērijām mēs arī redzējām, kā Bandits iegūst jaunu draugu. Sērijā Kafejnīca, parkā Bluejs satiek jaunu rotaļu biedreni Vinniju. Kamēr Bluejs iegūst jaunu draugu parkā, Banditam nākas pavadīt laiku kopā ar Vinnijas tēti, jo viņi turpina satikties parkā. Tas, kas sākumā abiem tēviem šķiet neveikli, galu galā pārvēršas draudzībā. Lai gan sērijas centrā ir Bluejs, kas rotaļājas ar savu jauno draudzeni, tajā parādīts arī, kā viņas tētis atkal mācās kļūt draugos ar kādu jaunu, tieši tāpat kā viņa meita tik ātri ieguva jaunu draugu.